mēnesi nemazgā matus, lai visas gudrības neizmazgā no galvas. Lai tu labi nokārtotu eksāmenus, tev katru vakaru pirms eksāmeniem jāuzkāp kokā un jādzied rasnieku. Lai tu labi nokārtot eksāmenus, tev jāpaspēj apēst daudz biezpiena, reizināšanas tabulas, svešvalodu vārnīca un latviešu valodas pareizrakstītas grāmatas. Lai tu labi nokārtotu eksāmenus, tev ļoti jāpiedomā, kā tu ģērbies. Viss būs atkarīgs, kādas krāsas vislabāk patīk skolotājiem, kuri vadīs jūsu eksāmenus. Lai tu labi nokārtotu eksāmenus, tev nav jāuztraucas, tu visu gadu ļoti cītīgi mācījies. Lai tu labi nokārtotu eksāmenus, tev skaļi jānožēlo iepriekš visas savārītās ziedas, jāpieceļas agrāk par Gaili un viņa vietā jānodzied viņa rīta dziesma. Lai tu labi nokārto eksāmenus, tavai mammai iepriekšējā vakarā jāiešies kājiņas ar nomierinošām mēģiņām, jāuzvalk pilnas zeķes un zem spiliņa jānoliek mīļākā rotaļlieta. Lai tu labi nokārtotu eksāmenus, tev jādodas uz baznīcu, jānokrīt ceļos un jādzied, es esmu Almīnijas trūka. Lai tu labi nokārtot eksāmenus, nemazgā nedēļas zeķes un kājas, tad neviens nenāks pie tavas sēdvietas un varēs visu nošpikot. Lai tu labi nokārtotu eksāmenus, tad tev iepriekšējā vakarā iekrīti grāvīs, sasit nedaudz galvu, tad tu sapratīsi, kāpēc esi gājis skolā un mācījies.
tev savā vietā uz eksāmenu jāizsūta mamma. Lai tu labi nokārtotu eksāmenus, tev šonakt jāizdomā, kā piekupjot visus skolas. Es domāju, jums viss ir skaidrs, kas katram jādara, jā? Noteikti, jā.
Man vēl nav fokusēji, fokusēji. Tā visiem, jā, paldies. Ar labiem ceļavārdiem mums sveic mazpulcēni. Vārds skolu direktori. Vienam ir visaptvuši krējumu ar ļoti līdzenām kārtām,
tādas kā, kas ir sakritušas, ļekšanas, tādas arī tā. Citam ir profitības un labas un sāla kūka, citam ir tikai skābā. Dzērvenes bez cukura, iekāpnes, tur pielabojam, tur jau tā lieta. Tu jau var izrāt visu to domu vižu. Kāpēc tu teiks, tu steidzīts, ja viss. Un jums tagad, jūs esat izcēpuši kūku 9 kārtām. Šobrīd jūs tā kā nojaušat, ka jums tā pēdējā kārta, kādā atzīmes ir uzliktas. Un tas saturs nojaušas. Un kas mums vēl gaida? Mums vēl gaida eksāmeni. Un eksāmeni ir tikai tā skaistā deklarācija kūkas. 4 skaistas deklarācijas. Latviešu valoda, vēsture, matemātika, angļu vai krievu valoda. Un tad šo kūku, pamatīgo kūku, jūs dodaties tālāk, ciemos. Tā veidot tā, un jūs jau zināt, ka kūkas jau vispār cep daudz savu. Nākošais posms būs jau druscīt mazāks, un pēc tam vēl, un katrs jau mēs izskatām savu lielumu, vai nevar būt tādam paliks arī tādi māc vēlējums mums derītie. Izcet līdz galam, nodikurēt skaisti. Tā kā Denis teica, varbūt var pielabot. Un labs tulinārs, iespējams, ka var pielabot to kūku, ja? Eksāmenos. Un lai jums izdodas, un lai nav kauns tālāk iet, un ja būs stabili pamati, tad arī nākošo to, ko jūs liksiet augšā, arī izskatīsies labi un būs skaisti. Nu tad, lai skaists, brīnišķīgs, vienreizējs, notikumiem bagāts, rezultatīvs eksāmena laiks. Man tas ļoti patīk, un es visvairāk vadīšu eksāmenus, tad paldi zinu. Jau jādomā kādās krāsās ir iepazīts.
vārdu jēgu un nozīmi var atklāt tikai laiks. Nav mūsu spēkos to ne apturēt, ne steidzināt. Ir labi, ja laika piepilda mīlestība, zināšana un labs darbs. Ir atkal maize, klāt pieneņu un cēriņu, putnu dziesmu un ziedošu ābeļdārzu laiks. Klāt jūsu dzīvē visnopietnākais, visatbildīgi laiks. Šodien pēdējais zvans un tad izlaiduma eksāmeni. Lai jums veicas! Un tagad lūdzu pirmo